Roberts Zīle darbojās Briselē jau daudzus gadus un reklāmās lielās par sasniegto. Daži punkti, lai ir skaidrība. Zīle solīja milzīgu atbalstu Latvijas lauksaimniekiem, bet tā vietā, lai būtu lauksaimniecības komisijā, izvēlējās budžeta komisiju. Pats to pamatoja, ka viņu lauksaimniecības komisijā nepaņēma. Sapratāt? Lauksaimniecības komisijā nepaņēma, bet budžeta, kas ir ietekmīgāka, paņēma. Sapratāt? Es ne. Bet, varbūt šādā veidā Roberts daudz laba sadarīja. Negluži. Tas, ko reklāmas rullīšos nestāsta Zīle, ir, ka viņš ir Eiropas parlamenta opozīcijā. Tāpat kā Nacionāla apvienība šobrīd Saeimā. Un jautājumu virzīšana ir tikpat sekmīga kā pašmāju cīnītājiem. Noslēgumā reklāmas rullītes, kuru es vakar ierakstīju, saka, ka politisko reklāmu apmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu partija. Reklāmu apmaksā nevis Nacionāla apvienība, bet viņu Eiropas grupa. Tiem, kam es jautāju, likās, ka tas ir aģitācijas noteikumu pārkāpums. Es neapgalvoju, bet Nacionāla apvienība varētu pakomentēt.